šo ēku, ja apskatās no malas, var redzēt, ka, piemēram, augstāk ir viens stāvu apjoms, bet šeit ir 2 stāvu apjoms, kas arī ļoti interesants risinājums, arī tāds ļoti unikāls. Kamēr Talse vēl meklē magnētus, kas piesaistītu turistus, savu vīziju maģistra diplomu darbos radījuši 2 Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta absolventi. Tā Veronikas ideja paredz Graustu Draudzības ielā pārvērst par daudzfunkcionālu kultūrvietu ar darba telpām, izstāžu zāli, viesnīcu un tematisko restorānu. Un arī šīs telpas īstenībā es arī paredzu, ka viņas ir iespējams transformēt ar bīdāmām sienām, lai arī pēc funkcijas nepieciešamības varētu viņu mainīt. Talsnieku atmiņā šī ir bijusi skaitļotā ēka, taču Veronikas darbs atgādina, ka tā sākotnēji bijusi uzcelta kā kartupeļu cietas jeb stērķeles fabrika. Pašlaik ir ļoti labi saglabājušās šīs betona baļas, kurā iekšā bija šie kartupeļi, lai šo kartupeļu cietas ražotnes procesu nodrošinātu, kas īstenībā varētu būt analoģiski vienīgās saglabājumās Latvijā, ko arī kultūras mantojuma pārvalde atzinusi kā lielu vērtību šai ēkai. Koncepcija pārdomāta līdz detaļām, sākot no jumta ar haotiski izvietotiem logiem līdz sakņu dārzam restorānam. Veronika ilgi meklējusi, kā radīt stērķeles fabrikas garu, ne tikai vizuāli atjaunojot siluetu, bet ar gaismakļiem izveidojot riņķus, kas nāk no skursteņa. Savā veidā atgādinot tvaikus, piemēram, arī no pilsētas centra, iespējams redzēt viņu arī izgaismotu vakara un nakts laikā, un tas arī kļūtu kā piesaistes punkts Talsos. Savukārt Armanda Līdige ideja vizualizēt talsinieku alkas pēc sava baseina. Ar 4 25 metrus gariem celiņiem, bērnu peldbaseinu un spā relaksācijas zonu. Vēsturiskajā centrā, kurais bijusi sateka starp 2 ezeriem, tāpēc vizuāli ideja veidota upju loku motīvā. Tehniski iekšpagalma apjoms piesaistās šim apjomam. Tad viņš izveido tādu pāreju no modernās to vēsturisko esošo. Plus koka lameles arī palīdz nosegt saules gaismu no šīm baseina telpām, lai nav tā, ka pa taisno viss spīd iekšā. Šeit arī ļoti forši tagad var redzēt. Tā ir tā esošā stūra ēka, kas ir projektā iekļauta. Un šeit var redzēt to kontūru, kas ir bijusi kaķu mājai. Un šeit arī tad aiztaisīt to robu, kā varējā vizualizācijā redzēt ar jauno apjomu. Tāda pašlaik, vēl šeit skatoties, ir tāds ļoti milzīgs robs, ļoti būtiskā Talsu pilsētas kvartālā. Arī Armanda ideja paredz daudzfunkcionālu ēkas izmantošanu ar turisma informācijas centru, kafejnīcu, dienesta viesnīcu, komerc un koprades telpām. Par abiem rezultātiem priecīga arī būvvalde. Prieks, ka studenti spēja novērtēt to, kādas funkcijas Talsiem ir patiešām nepieciešams un kādas ir aktuālās problēmas. Jācer, ka nākotnē arī šie objekti varētu piepildīties. Varbūt ne precīzi tādā izpildījumā, kā tie ir šeit, bet kad funkcijas būtu un tas pamatmērķis tiks sasniegts. Šobrīd Veronika un Armands jau diplomēti arhitekti un par saviem diplomdarbiem saņēmuši augstākos novērtējumus. Tie līdz māja vidum būs apskatāmi Talsu novada pašvaldībā.